Apsēdies, iekārtojies ērti, jo sākās jaunā F1 sezona, un šogad sezona sākas Austrālijā. Melburne ilgus gadus bija sezonas sākuma punkts, un šī ir pirmā reize, kad mēs sezonu tur iesākam ar jauno izkārtojumu. Ļoti daudzi DRS punkti, protams, pēdējais gads, kad vispār mums ir DRS, un trase lielākoties sastāv no ātriem līkumiem, kuri vijās pa labi pa kreisi. Tipiskākie apdzīšanas punkti būs pēc 1., 2. un 4. DRS punkta, kā arī 1. sektora beigās daudzi mēdz pieļaut kļūdas pēdējā laikā. Tā ir lieta, no kā uzmanīties. Kādā secībā eksperti prognozē, ka visi ieiet Austrālijā. Red Bull daudz cīnījās ar savu formulu testos, viņi pat nespēja izmēģināt sacīkšu simulāciju. Tas viņus lielajā top 4-niekā novieto 4. Un tad 3 komandas ar pozitīvākajām noskaņām ir Ferrari, McLaren un Mercedes. Gan Ferrari, gan Mercedes paspēja veikt sacīkšu simulāciju testos, un viņiem nostāja ir diezgan līdzīga, bet Ferrari tepat ļoti labi veicās pagājušajā gadā, un tam viņiem vajadzētu dot virsroku arī šonedēļ. Un McLaren arī veica sacīkšu simulāciju. Viņi pārējās abas komandas pārspēja pa 30 sekundēm. Tas, protams, ir tikai teorētiski, bet McLaren ir visdrošākie braucot uz Austrāliju. Kas jūsuprāt uzvarēs Austrālijā vispār? Ap šobrīd var pieņemt jebkurus minējumus. Vēl papildus ziņas, no nākamā gada pirmajā formulā atkal būs 11 komandas, jo Cadillacam oficiāli ir atļauta dalība F1 čempionātā. Kopš es vakar uzfilmēju, ir jaunas ziņas. Oskars Piastri parakstīja vēl garāku līgumu ar McLarenu, tā kā viņš tur paliks vēl ilgu laiku. Apakaļ pie manis pagātnē. Kā arī ziņas, par ko neviens nerunā, Ayrtons Senna ir Minecraftā. Minecraft oficiāli savā marketplace'ā ir palaidis specializētu Sennas pasauli, kurā ir kartingi, pirmās formulas, Interlagos trase, kā arī Monaco. Man pat īsti nav ko teikt vairs. Tiekās uz nākamo sacīksti.